pēc tā, kāds ir vadītājs, veidojas arī tā visas organizācijas seja. To es nebiju ievērojis tajos pirmajos gados, kad sāku vadīt partiju, kaut gan man tas termiņš arī nav tik pārāk ilgstoši. Bet tagad jau es jūtu, ka jau veidojas kāda vienota partijas seja. Bet es par to daudz nedomāju. Es vienkārši daru uz priekšu, kā es pati jūtu, kā es pati varu un cik es pati brīva jūtos. Un es domāju, ka tas viss arī uz priekšu labi. Kādiem kārdinājumiem varbūt būs jāiet cauri vai no kādiem kārdinājumiem būs jāatsakās? Es esmu izgājis cauri pārbaudījumiem ar varu, es esmu izgājis cauri pārbaudījumiem ar naudu. Man šīs divas lietas nelīp klāt. Ko Kristīgo demokrātu savienība tomēr atšķirsies? Mēs savu partiju būvējam uz tā saucamā kopējā labuma principa. Un tas ekonomiskais modelis, par kuru mēs arī runājam savā programmā, sociālā tirgus ekonomika, īsnībā, citiem vārdiem sakot, tas ir šis kopējā labuma princips. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies visu laiku to, lai mums visiem būtu labi. Un tā arī partijā es visu laiku skatos, lai visiem cilvēkiem būtu katram sava vieta tiktu atrasta un katrs ļoti labi justos partijā. Es redzu, ka šis princips ļoti labi strādā un ļoti labi darbojas. Un nevelti, tāpēc mēs esam jau izgājuši partijā no tās punkta, kad partija jau bija praktiski jau uz tādas pastāvēšanas robežu, un tagad jau mēs esam atelpojušies, un tagad jau mēs virzamies pa pozitīvo skalu uz augšu. Es domāju, ka arī visā valstī šis princips ir svarīgākais. Kopējā labuma princips. Es skatos, lai manam kaimiņam būtu labi, un, protams, nesautīgos nolūkos arī kaimiņš tāpat arī pret mani attieksies. Bet es domāju, ka pagaidām mēs valstī esam ceļā uz šī kopējā labuma principa, jo bieži vien mēs redzam arī to, ka darbojas sava labuma princips. Ja politiķi kļūtu tādi, kas domātu par šo kopējā labuma principu valstiskā mērogā, protams, tas temps varētu būt ātrāks. Bet pagaidām politikā mēs šo lietu nejūtam. Pagaidām mēs jūtam kristīgajām partijām ir šis vārds savienība. Es domāju, ka tam ir sava arī dziļākā būtība, jo tā kā kristieši ir vairāk sadalījušies dažādās konfesijās, tad šī savienība it kā savelk visas šīs konfesijas kopā. Un mums pat nav būtiski, vai cilvēks ir ļoti tāds, savos uzskatos baznīcai piederoši, ja viņš stāv mazliet tālāk. Mums ir svarīgs, ka cilvēks atbalsta šīs kristīgās vērtības. Mēs pat nevienam nejautājam, vai viņš dievkalpojumos piedalās, un cik daudz piedalās, mums tas absolūti neinteresē. Vienīgais anketā tas ir ierakstīts, šī konfesionālā piederība, bet arī mēs uz ārpus to neizpaužam. Tas nozīmē, ka cilvēks arī no kādas citas autokefālas baznīcas var būt pie jums. Es varbūt es uzdošu nekorekti jautājumu, bet ja pie jums atnāk, piemēram, musulmanis un saka, es tā kā gribētu Kristīgo demokrātu savienībā, kas notiktu? Ir jau tāda lieta notikusi, jā, jau esam uzņēmuši. Viņš ir ģimenē, viņam ir šīs tradīcijas, jā, bet viņš atbalsta visu šo mūsu programmu un nav nekāda problēma. Tad varētu teikt, ka viņš ir kristīgs musulmanis, jā? Jā, tā varētu teikt, jā. Atgriežoties pavisam praktiskā dzīvē, jūs esat tā atvēzējušies, birojas atverās Liepājā, jauns, skaists telpas, performenču birojas, uz vēlēšanām tā kā esat ļoti pamatīgi pamodušies. Pēc tam ir pašvaldību vēlēšanas, jau arī jūs esat nolēmuši tad, startēt un tagad vairs ne soli atpakaļ.
Jā, mēs tā esam nolēmuši, izejam šīs vēlēšanas, un pēc tam jau domājam par pašvaldību vēlēšanām ļoti nopietni. Es domāju, ka uz katrām nākošajām vēlēšanām mūsu pozīcijas būs aizvien spēcīgākas. Kā jums tas saraksts numur 4, kā jums tas četrnieks pašiem patīk? Jo jūs bijāt pirms tam 13. numuru dabūjuši vēlnu duts, un tas tā kā druscīgi tā kā dīvaini. Jā, ļoti piestāv. Mums nav pretenzija pret nevienu skaitli. Mums visi patīk. 4. arī patīk, jo tas ar tādu stabilitāti saistās. Es domāju, ļoti labi izvilkts ir. Lai tad vienmēr jums tie labie numuri izvelkās, lai veicās vēlēšanās šajās, citās un nākošajās. Laikam pats pēdējais. Vai tomēr politika un tāda mācības spēka darbs viens otram netraucē, vai tomēr izdodas visu savietot? Izdodas ar ļoti precīzu plānošanu, ar ļoti precīzu sistēmu. To var izdarīt, jā. Tad, lai vēl labāk plānojās arī nākotnē, un lai viss galvenais plāni piepildās vistuvākajā nākotnē. Paldies!